Sveiki, esmu Ghost DK. Šajā pamācībā jums parādīšu, kā nokonfigurēt Adobe Dreamweaver CS4, proti kā uzlikt viņu uz jūsu PC, kā nevis uzlikt, bet kā nokonfigurēt settingus, lai jūs automātiski, bet ar pāris klikšķiem vai arī automātiski updatētu savu mājaslapu gan uz hostu, gan uz mājaslapu, gan uz PC. Tā, pirmkārt mums vajag novilkt dizainu. Esmu novilcis jau un arī ekstraktējis Deking mapē. Tagad tas man viss jau ir. Atveram Dreamweaver. Tā kā mums nav vēl mājaslapa, ir tikai dizains, tad mēs izvēlamies vai no Dreamweaver site, vai arī augšā ikoniņu un new site. Vai arī šeit ir labot saitu, ja jums tāds jau ir. Manā gadījumā nav, tāpēc ņemšu new site. Atturās lodziņš ar Basic and Advanced. Basics ir tas pats, kas Advanced, tikai izskatās labāk. Es labāk uzticos Advanced. Tā, nosaukumu Deking. Local root folder būs mūsu design folders, kuru mēs novilkām. Tā, desktops, Deking, atveram un saglabājam, nekādās mapēs nekur nelienam iekšā. Tā, default image folders, dizaina mapē, bilžu folderis. Atveram un saglabājam. Tā, adrese. Ja jūs turat uz kompi, tad būs localhost. Jeb arī būs tur 120.0.0.0.1. Īsti neatceros, visu laiku darbojas ar localhostu. Ja neturat uz savu kompi, bet uz FreeHostu, tad, protams, te būs, pieņemsim, jūsu adrese .lv. FreeHost.lv nav. Manā gadījumā tas būtu varbūt 22web.net. Bet tagad es jums parādīšu uz kompi, tātad atstājam localhost. Tā, remote info. Šeit mēs izvēlamies local network, bet ja jūs esat turat uz tā FreeHosta, tad izvēlamies FTP. Savadam FTP hostu. Hosted dictionaries būs, pieņemsim, jūsu adrese .22web.net slīpsvītra Deking. Tas ir mape. Tā kā man tas nav, tad es izvēlos local networks, proti app serveris, WAMP serveris un kas tur vēl tur nav serveriem. Es izmantoju app, tātad kompis, c, app, www un Deking. Es jau esmu izveidojis mapīti, pirms tam tukša, nav tukša, labi, iztaisīsim. Izveidosim jaunu, Deking, hop, tagad viņu tukša, atveram un saglabājam. Varat uzlikt automātisku augšupielādi failu un automātisku failu saglabāšanu serverei. Tas ir tieši Deking mapē, caur app www.Deking. Bet es nelikšu, jo man nepatīk, man patīk vieglāk ir pašam uzspiest C, zinu, ko daru. Tā, ok. Tikmēr mēs uzspiežam ok, viņš mums atver nokačētā dizaina, novilktā dizaina mapi ar visiem imīļiem, flashiem, viss, kas tādā mapē bija iekšā. Dizains ir HTML skriptā, protams, dizainu varat vilkt PHP, CSS, HTML, CodeFusion, JavaScript, tas būtu vairāk uz tādiem, tur tā
vairākiem, XML. Un šīs dizains man nolādīs HTML skriptā, un tā kā parādīšu jums HTML skriptā darbojumu. Tā, indeksu atvērsim. Ok. Tā, šī mājaslapa man satur flash video, tur kustību flash, tāpēc viņš rāda šādi. Starp citu ir 3 izskatu veidi. Kods. Visa lapa ir vienos kodos. Ir sadalošā josla, ķipa, atvainojos. Kods un vizuālais izskats un tikai vizuāli. Tā, un vēl viena ļoti laba feature ir tāda, ka, redziet, man augšā nerāda. Mēs varam apstīties viņu, kā viņš izskatīsies dzīvē, live. Šāds viņš izskatās dzīvē. Nevajag mums neko uploadot, neko. Tā, tagad ieiesim localhostā. Host slīpsvītra king. Viņš mums atrod tukšu mapi. Pareizi ir, jo mēs vēl neko neesam uploadojuši. Tātad mēs paņemsim un augšu pielādēsim dizainu ar vienu klikšķi put files. Ok, uploadojam. Proti, ja mēs tagad refrešosim, tad mums ir mūsu dizains. Tā, nevis failu, vienalga rediģēšana būs šāda. Mēs izdzēsīsim šito ārā, ieliksim teksta vietā mēs ieliksim, pieņemsim tā, saglabājam. Tā, šo testi. Saglabāt varam save, kā arī Ctrl+S. Saglabāju. Nezinu, vai jūs pirms tam ievērojāt, te bija zvaigznīte klāt. Tūlīt jums parādīšu. Tā, par kādu zvaigznīti iet runa. Serveri, paņemsim vienu nodzēsīsim nost. Reku parādījās zvaigznīte augšā. Tas nozīmē, ka šīs fails vēl nav saglabāts. Viņš ir izlabots, bet nav saglabāts. Tiklīdz mēs uzspiežam Ctrl+S, zvaigznīte pazūd. Tas nozīmē, ka ir saglabāts. Tā, nākošā lieta. Esam izmainījuši dizainu. Tur nomainīt to, vēl kaut ko. Varam uploadot un aizstāt failus. Protams, aizstās failus, kur ir laboti, vai arī visus. Vai arī izvēlamies tikai tos failus, kurus esam izlabojuši. Protams, manā gadījumā index.html un put. Piespiežam yes. Viņš uploadoja tikai index.html. Ja mēs tagad refrešosim, te vajadzētu pazust pirmajam serveriem. Te vajadzētu būt esam atpakaļ. Te bija kaut kas. Tā, refrešojam. Esi atpakaļ. Pirmais mums ir pazudis, otrais, trešais un beigiem. Tas arī laikam viss. Jā, video veidots vairāk priekš vam.lv lietotājiem, bet arī citās mājaslapās varat ievietot, protams, atsaucu uz vam.lv. Sveiciens Ziftaram,
un visiem pārējiem lietotājiem. Gaidiet nākošo video pamācību, kurā parādīšu jums, kā nokonfigurēt uz hosta, un tad jau sāksim nedaudz skriptot, labot un visu pārējo. Darbība būs ar šo dizainu tieši. Nemainīšu, lai jūs daudz maz saprastu un iebraukt arī visā. Nu ko, pagaidām, bye bye.